Pašlaik atrodamies pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas. Tūlīt pārbaudīsim, cik praktiska šī ēka ir parastiem studentiem. Humanitāro un sociālo zinātņu lasītāju otrais. Tas nozīmē otrais stāvs, un kas ir M-burts? Šo te izpildam. Kas ir lasītāja ID? Un, ja mēs citas reizes nāksim, mums to kartiņu nevajadzēs? Nē. Labi. Personas kods, protams, jau. Es tagad lūdzu te rakstīts, tad nevar, tad personīgos sportīvos datorus mēs nevaram ievest. Zert arī nevar? Studenta apliecības mums sanāk turēt rokā, kad mēs ienākam bibliotekā. Jā, grāmatas mēs varam paņemt līdzi? Teiksim, mēs varam? Vai nē, vai mēs varam tikai šeit lasīt? Jā, tātad īstenībā diezgan nedraudzīga biblioteka, es domāju, studentiem savā ziņā. Mums ir padziļinātākā metodikas teksts. Nevienu nedod. Tas nav tikai Latvijas. Tas citur arī, ja? Visiem pasaulē. Tas nacionālā biblioteka tieši nedod. Jā. Ekskursija Latvijas Nacionālajā bibliotekā ir beigusies. Galvenie secinājumi ir tas, ka šī nav Latvijas Nacionālā biblioteka, šī ir Latvijas Nacionālā lasītava. Nevienu grāmatu līdzi nevar ņemt, tāpat arī ieejot iekšā ir obligāti jānodod somas, jakas arī ir jāatstāj. Ja nu gadījumā kādam ir augsti, ko mēs dzirdējām no garderobes, tiem ir jāpaņem kāds lakats līdzi. Pirms mēs ejam uz Latvijas Nacionālo biblioteku, mums ir kārtīgi jāsagatavojas, tātad jāapģērbas kārtīgi un jāizdomā, ko mēs ņemam līdzi. Makā ir jābūt €1, jo šeit ir jāatstāj mantas. Tad datoru var ņemt līdzi un izmantot, bet viņu nevar ņemt pārnēsājumā somā.